Labdien! Šeit es nedaudz paskaidrošu par uzdevumu funkcionālo risinājumu, kā veido. Tas pats projekts, pie kura mēs strādājam, ir jāapraksta, no kādiem materiāliem jūs taisīsiet jūsu ieceri. Tas ir tam Jānim Pujātam, Latgales keramikas mākslas zinātniekam. Kādi materiāli un cik lieli izmēri. Par materiāliem runājot, jums ir jāsaprot, kādi tie varētu būt. Vai tas ir koks, vai tas ir metāls, varbūt tas ir organiskais stikls, varbūt tas ir bronzas lējums. Ja jūs taisat, piemēram, abadarī no koka, skaidrs, ka viens pats koks visdrīzāk nebūs, kad varētu būt apakšā arī metāla karkas. Un, ja tas ir tāds pamatīgs, lai vējš un vandāļi nesabojā nekādas vētras, viennozīmīgi ir jātaisa betona pēda. Protams, jums tādas zināšanas par celtniecību nav, bet viņa jums ir tā kā jāpiemin, ka jūs saprotat, kad stiprinās ar betonējumu zemē. To jūs visu aprakstat. Piemēram, tiem, kam ir tās māla vāzes, lai tie vandāļi viņas nedauzītu regulāri, es ieteiktu taisīt bronzas lējumu, kas pēc materiāla krāsas atgādinātu to mālu. Līdz ar to viņš būtu ilgmūžīgs arī. Protams, viņu vajag nostiprināt, lai visādi vandāļi nenozog un vēl es kaut ko neizdarās. Tiem, kam ir stikls, tie var izmantot biezu organisko stiklu, kas nav sadauzāms, tādas lietas. Un to jūs visu tā savā aprakstiņā varēsiet parādīt. Šeit man ir nofotografēts funkcionālais risinājums no kvalifikācijas darba, kur meitene risināja smilškasti bērniem ar kustību traucējumiem. Precīzāk, bērniem, kas ir ratiņkrēslā, lai viņiem būtu viegli piekļuvi pie smilškastes, kas savukārt veicina attīstību gan rokām, gan valodai, kas ir bērniem svarīgi, bet tas ir tīri kā piemērs. Kas jums tur ir jādara? Viens ir jums jāapraksta, kādus materiālus, cik biezus jūs izmantosiet. Protams, jums tās zināšanas nav tik perfektas. Jūs no sava skata punktu, kā jūs to risinātu ar tagadējām jūsu zināšanām, ir jāapraksta. Tad obligāti ir virsskats. Ja jūs varat, jūs droši varat zīmēt skečapā, bet ja skečaps jums nav pieejams vai tās zināšanas jums liekas, ka vēl nav tik spēcīgas, jūs droši varat zīmēt. Bet, ja, piemēram, jūs kaut kādu daļu gribat skečapā un kaut kādu daļu jūs nemākat uzzīmēt viņā, jūs varat arī programmas miksēt, piemēram, skečaps, photoshops un tādā garā, lai būtu rezultāts. Tad, kad jūs to zīmējumu, rasējumu dabūsiet, jums jānorāda, kādi ir lielie izmēri, gabarīti izmēri, platums, garums no augšas, kā arī no sāniem, lai es varu saprast, cik augsts un plats ir jūsu izdomātais Pujāta piemineklis. Tā jūs viņu sazīmēsiet, saliksiet izmēriņus. Un, ja jums būs kaut kādas atsevišķas detaļas, kaut kādas īpašas dizaina detaļas, jūs viņus atsevišķi varat izzīmēt, arī visi izmēri un neliels komentārs apakšā. Šo te materiālu es pārsūtīšu, viņš, diemžēl, nav tik ļoti kvalitīvs, lai viņu labi varētu izlasīt, bet tas ir tīri saprašanai, kas ir funkcionālais risinājums. Tas ir jāliek klātai pašai mapei, kur jūs likāt visus analogus, māksliniecisko risinājumu, kur jūs rakstījāt Pujāta biogrāfiju. Šis darbs ir vissemestra darbs. Tā ir tā kā puse no atzīmes, visām sadaļām ir jābūt, tā ir mape, ko jūs rezultātā iegūstat, Un ko es gribēšu? Būs visdrīzāk tāda kā skata iespējams Zoomā, atkarīgs, ko mums teiks vadība, Un te jums būs pa savu ideju jāpastāsta. Piedalīšanās skatē tā ir puse no atzīmes jau, 50%. Ko jūs varat iegūt. Un savukārt jūsu veiktais projekts ir otra puse atzīmes. Tā kā nevar ignorēt ne skati, ne šo darbu. Tā kā iesūtat viņu Wordā, gaidu līdz rītdienas 9. Ja jūs kaut kādu iemeslu pēc nespējat tikt galā laikā,
jūs darbu esat iesākuši, bet neesat tikuši galā, jūs man atsūtat nepabeigtu darbu e-klasē ar komentāru, ka jūs vēl turpināt strādāt pie tā. Skaidrs? Un, ja fails ir liels, tad to var droši lejuplādēt failiem.lv un iesūtīt man linku, ja e-klasē nav iespējams atsūtīt. Tāpat man ļoti gribētos zināt, kāpēc tie kavētāji vispār neliekas nezinis, kuriem darbi ir iekavēti, jā, un slikti ir vērtējumi. Ja jums kaut kas nav skaidrs, lūdzu sazinieties ar maniem, lai mēs varam izrunāt, kas tieši jums nav saprotams, jā. Labi, veiksmīgu radošu darbu un labas sekmes. Uz redzēšanos!